Izvilku ārā savu jauno lielo dankratu skaisto. It kā vajadzēja būt baigai bombai, nezinu. Notestēsim, pārbaudīsim. Gribās pašam zināt. Vajadzētu būt baigi interesanti. Un katrā ziņā žiguls tagad ir jāceļ apakaļ uz stutēm, lai var sākt ķerties klāt piekars remontam un bremzēm. Nu, uzcēlis esmu uz visām 4. Tagad neliels tests. Oi, stāv tā kā, ciets galīgi, oi. Labi tā, forši nekas nepārsverās. Nu, baigi labi. Vienīgais, ko es jau ieraudzīju, kur jau briest caurumiņš. Kaut kur gan bija rakstīts tehniskā apskatē, man tagad ir jāpameklē tā lapa atkal pašam, kur bija tie punkti, pa ko bija apskatē iedot divnieku, bet es zinu, ka kaut kur bija rakstīts, ka ir caurums. Varbūt ka tas ir arī tas, jo es patiesībā tā kārtīgi nemaz neesmu bijis palīdz zem žiguļu pats apakšā. It kā jau liekas diezgan ok pat patiesībā. Nav tāds maz traks sarūsējis. Es gan baigi stulbo kļūdu izdarīju, paveltu gandrīz visu tā mazgāšanu, jo testa braucienus taisīju pa zeminieku. Un es viņu nošakstīju atkal visu ar dubļiem. Bet labi, tas tāpat būs labāk nekā bija pirms tam. Un jānoskrūvē no striepas. Un te jāpačeko, kas tur vispār apakšā ir. Ko es gribētu šovakar izdarīt? Gluži varbūt tās bukses nemainīšu. Bet es laikam gribu noņemt barabānus, jo es nezinu, vai dzirdējāt vai nedzirdējāt, tad, kad es taisīju testa braucienu, bija tāds tā kā sitiens uzsākot, un tas ir dēļ tā, kad mašīna bija ūdenī, un barabānos sakrājās ūdens. Un ko ūdens dara? Jā, viņš ir laikam izveidojis vai nu kaut kā drūsu, vai vienkārši ir ieķērušās tur, nezinu, atspērsē kaut kas un jūt, ka katru reizi ir tāds viegls sitiens. Lai gan tagad izkustinot, patiesībā baigi vairāk nebija, bet es pieļauju iespēju, ka ir sameklēšu skrūs, ar ko to barabānu var pavilkt vaļā un pamēģināšu pastrādāt. Tā, es biju iesācis ņemt otru pusi, bet tur es maigākā versijā ieberzos uz visu to pasākumu, jā? Neko darīt. Kurš šponžs paktelē? Neko darīt. Jāmēģina tagad šito pusi sataisīt. Tur norāvās iekšpusē barabānam vīteni. Un nevar dabūt nost. Paskatīšos, vai šitien sanāks vai nē. Karoči beidzās. Barabāna pasākums šovakar beidzās. Man vajag 10 skrūvi ar pilno vītni garāku un es varētu nopirkt 12 skrūvus un iegriezt otrā pusē jaunu vītni un pamēģināt arī novilkt to barabānu. Bet es to varu izdarīt tikai rīt, jo tad rīt būs vietējais veikals vaļā, es varu aizskriet un nopirkt tās skrūves. Neliels updates. Dabūju nost barabānus. Šai pusē vēl tīri ok, nopērkot jaunās skrūves. Viss te, protams, sarūsēs un tiklīdz norāva barabānu izbira arī puse no tapiņām un atsperītēm, kas te satur visu kopā. Viss galīgi sarūsēs. Un otrā pusē kaut kā sākumu uzķēra. Un laikam galvenais bija tas, ka es dabūju viņu nost no centra. Viņš uz centra virsū vairs nesēdēja. Pēc tam es ar gumijas almu varēju nosist nost to barabānu. Bet, jebkurā gadījumā, pirms likšanas apakaļ jāatcerās pašam sev, kad jāiegriež jaunas vītnes. Es domāju, ka es pārgriezīšu uz 12. Tagad abās pusēs. Jo otrā pusē arī vienam sačakarējās vīteni. Kaut kā tā. Šovakar jau ir baigi vēls vakars.
Es tikai pašā vakarā tikko pieķēros noņemt barabāns un vairāk neko nedarīšu. Visu dienu es te darbojos pa mājas darbiem un Sadaka sieva saka, es laiku sēžu tikai garažā. Tā, nu ko, šito puses es samainījis. Te viss ir salikts jauns. Brembo. Ja? Bišķiņ bija jāpačakarējās, bet nu nav tā, ka baigi briesmīgi. Ja? Kā jau kārtīgs mehāniķis dabūja paskatīties YouTube nedaudz, lai saprastu, vai varbūt ir tomēr kāds vieglāks variants to visu izdarīt. Un beigās tev īsti nebija darīt tāpatās, kā bija jādara un viss kārtībā. Es domāju, ka šito pusi es varētu pamēģināt nomainīt saucamajā timelapse. Varbūt tās sanāks. Tik tālu ir samainīts abas puses. Iztīrīja kārtīgi arī brake cleaner izpūtu. Tagad es bišķiņ notīrīšu pašus strumuļus un pamēģināšu pārgriezt vītinu uz M12. Es nopirku vītiņgriezu un urbītu un pamēģināšu izdarīt to. Un tad es salikšu atpakaļ trumuļus, tā teikt, lai bremsti līdz galam saliks. Protams, atgaisot es viņus atgaisošu pēdējās, jo priekšpusē es vēl ņemšu no supports. Te lielākais prieks būs ar tām te buksēm, jo viņš izskatās diezgan viss tas plaukts aprūsējis un, nu, te būs jautrs pasākums. Nu ko, pārējām pie nākamās daļas. Supports nost, disks nost un skatāmies, cik es tālu varēšu visu izārtīt. Kroči jāpafilmē. Sanāca tomēr baigies ieberzens ar visu to pasākumu. Es te remontējos pa priekšu, ja? Apakšējās bukses vēl nedabūju ārā. It kā internetā atradu vienu foršu video, kā nenoņemot apakšējo plauktiņu, varēja izsist. Pagaidām man tas nav izdevies. Kas ir nākamā rītīgi labā lieta. Par cik es tur biju tik tālu izjaucies, es domāju, nu ko es čakarēšos, samainīšu arī bremžu jauciņu pie reizes. Es nolauzu nipeli. Nu, ne nipeli, bet es nolauzu pašu bremžu strubiņu, kas sanāk, kad te pārējā viņa bija iēdusies tā iekšā, kad negriezās vispār. Nu, tur laikam bez variantiem viņa vienalga viņa būtu nogriezusies. Protams, besīja ārā tas, ka man vajadzēja dabūt Žiguli rīt ārā no garāžas pēcpusdienā. Šobrīd viņš ir vēl joprojām šādā stāvoklī. Labi, šeit es neko neesmu aizticis, bet pat ja es viņu arī dabūšu,
šovakar salikt plaukts apakaļ. Tas nozīmē, ka ārā man ir jādzen tikai cerot uz rocenes izturību, jā, jo bremzes jau nebūs. Viņas, nekur, jā. Rujenā neko pašā vakarā nevar dabūt, un man liekas, ka vispār nav neviens veikals, kas strādā tik ilgi, lai kaut ko varētu dabūt. Pamēģināšu vismaz, ja jau es esmu tik tālu izjaucies, dabūt tās te bukses nost un salikt apakaļ piekars dēļ, lai es varu izdzīt žigulu ārā. Cik tam maniņ te pagalmā tikai malā nostumt, pietiks jau arī to pašu. Ieberzieni. Redz, kā ir, kad sen nav strādāts pa šādu te līniju, tad daudz, kas man ir vēl projām pašam tā, nedaudz jauns, ja, saprasēja bukses augšējā plaukta daļā. Vajadzētu dabūt arī apakšējā plauktā, tas būtu baigi labi. Kā izdosies, nezinu. To es nefilmēšu, jo, pagaidām man viss iet tādu baigo čakaru, es saku, tur nav ko filmēt. Ja es, teiksim tā, uz šo pusi es iemācīšos to izdarīt, un otru pusi es droši vien, ka papilmēšu. Kad tas sanāks. Galvenais pats labākais. Tieši tāpat kā ar garažu. Ja garažu es biju domājis pavasarī sākšu, jūlijā pabeigšu, ar žiguli es biju domājis, ka es pagājušu nedēļu ceturtdienā paņēmu speciāli brīvdienas, ka es viņu 2 dienās sataisīšu uz apskatu. Šodien ir ceturtdiena, 22. oktobris, tātad pagājusi nedēļa, kā viņš man te stāv. Labi, es te pa nedēļu nemaz netiku viņam klāta, bet... Žiguli izdzina ārā tādu puses skrūvēt, ja? Te vēl supports mētājās zemē kaut kur stūrī. Un viss skrūvs pat es piekarē nesalika tīri, tikai tā, lai viņi varētu izdzīt ārā un nodzīt malā. Augsts viņš galīgi neiet, tātad tur vēl tāpat ir jāregulē karburators tā attiecība, jo viņam ir jābūt tā, kad ar čoku ir augstāk apgriezieni iestumjot čoku, tad ir, viss normāli siltam. Labi, ne par to es stāstu. Stāsts ir par to, kā jau es teicu, nolauzt to štuceri. Un tai vienā video, es man liekas to jau teicu, bet es redzēju, ka bez apakšējā plaukta noņemšanas ļoti forši var izsist ārā bukses. Diemžēl manā gadījumā laikam tas neies krastā, jo tās bukses ir tā, kārtīgi ieēdušās tur iekšā. Un, ja man nevajadzētu rītā tukšu garažu, es ņemtu nost abās pusēs plaukts, un, lai ir kā ir, tad tā teikt, jaukt vispār pilnībā viss ārā, un tad sasist, viss satīrīt, salikt smukt apakaļ, jo, ja arī nākamreiz, teiksim, visi tie plaukti tāpat ir sarūsējuši, viņas būtu forši nokrāsot, ja es taisīšu tādu iespējams lielāku projektu nākošu gadu pavasarī, tad es tāpat viņu visu jaukšu piekar ārā, vai ar pulveru krāsu, es diezinu vai, bet vismaz kārtīgi notīrīt rūsu un nogruntēt, nokrāsot pavisam noteikti. Bet tas jau tāpat būtu nākošu gadu, jo šobrīd es vienkārši gribēju iziet tehnisko apskatu un pavizināties un gaidīt ziemu, bet gan jau es viņu sataisīšu vienkārši. Ir tā kā ir, neiet tas tik ļoti viegli kā gribētos un pa vakariem un brīvdienām, cik tas laiks ir, tikai ir un tik arī cenšos darīt. Labi, atskaiti dot. Es sākumā domāju, ka tad, kad es jaukšu ārā otru pusi, es to nofilmēšu. Varbūt no viens puses vajadzēja, jo šis te atsperis aizlidoja bišķiņ pa gaisu ir pusplaukt. Bet, labi, tā tur mazākā bēda bija. Šeit arī viss ir izjaukts. Kas bija pa problēmu, man liekas, es to neteicu, bet es pats nevaru izsist ārā tās te bukses, tāpēc viņas ir tā ieēdušās te pašā plauktā. Tāpēc arī tas vieglais variants, kur es redzēju video, es tādā veidā viņas nevarēju izsist, jo viņas ir, tur ir pilnīgi mierā. Es ielikšu viņas bagažniekā savai mašīnai un aizdīšu rītā uz kādu servisu, lai paņem un izpresē, uzreiz arī iepresē jaunās iekšā. Ja jau dod, tad dod, un tad vairs nav nozīme čakarēties. Augšējās gan es noteikti, kad es pamēģināšu izsist un iesist vietā jaunās, iepresēt pa savējiem. Un, nezinu, jāskatās, tagad ir 8:30 vakarā. Varbūt tās es vēl paskatīšos, tās šļauciņas pamainīt. Jo kamēr viss te ir izjaukts,
ļoti brīvi tiek klāt visām šļauciņām. Un es varbūt tās tikmēr samainīšu un paskatīšos, varbūt tās uzvalcēt galu. Ja izdosies te atskrūvēt, tad man būs tikai viena puse, kur būs jāuzvalcē. Ja nē, nu tad abās. Nē, tad būs tā grūti tik klāt. Nu labi, cerams, nekur vairāk nenolūzīs. Un plus man ir jāsapērk jaunu uzgriežiņu, jo, redzat, skaists, ne? Nebija varianti, es apakšējo plauktu pirkstu nevarēju izsist ārā, jo viņš bija arī ritīgi ieeidies statnē. Un es vienkārši situ pa uzgriezienu. Man nebija tāds, kā lai pasaka, man ir visādi palīgi aparāti, bet tas palīgi aparāts, lai izpresētu viņu ārā, es nevarēju, un tad es vienkārši uzskrūvēju uzgriezinu, sasitu uzgriezinu, bet dabūju viņu ārā. Vīteni pašam pirkstam ir veseli. Viņš labi arī ir stingrs, un tas ir ok, tos nav jāmaina. Iebraukšu depo, es domāju, jāpaskatās, varbūt kaut kādas melnos jānopērt. Tad baigi mīkstē ir. Apskaties, bišķiņi, cik tas tur, nemaz neteikšu tā, ka baigi no sirds klapē, un baigi mīkstais. Nu, tāvat. Turpin strādāt. Hei, nu ko, tagad ir ceturtdienas vakars. Es esmu dabūjis apakaļ plauktus no servisa ar iepresētām buksēm. Vienai pusē. Šeit ir iepresētas abas buksītes, un šeit ir daļēji iepresētas. Kādai daļēji iepresētas? Jo tad, kad es devu līdzi uz servisu bukses, es nepaskatījos, ka esmu iedevis augšējo buksi. Augšējā bukse ir mazāk kā apakšējās. Un līdz ar to, kur man tā viena jaunā tagad palika, un līdz ar to sanāca tā, ka, nekus viņa arī nolika, kad iepresēts ir vienam plauktam tikai vienā pusē. Nu, nekas pati bukse man ir, jo es teikšu godīgi, es biju bišķiņ jau stresā, domāju, kur es tagad trešdienā nedēļas vidū, ņemot vērā, kad tā nav standarta rezerves daļa, kur var nopirkt jebkur. Ja? Viņi ir jāsūta. Viņi pat īsti standarta, ka rezerves daļa veikalos īsti jau vairs nav pieejama. Patiesībā Žigulim jau ar detaļām sāk palikt tā diezgan švaki, teiksim tā. Bet nu labi. Iepresēšu vietā buksi, tad plaukti būs pabeigti. Es šodien un vakar šo to iepirku. Tātad, ko es iepirku? Es sapirku skrūves jaunas. Es nopirku uz aķens uzliekams drāžbirstītes tādas maziņas. Vēl skrūves. Tad skatoties tos raidījumus, kur džeki, protams, skriejo YouTube, jo diemžēl Eiropā Žiguls jau nav tā populārākā mašīna un video par viņu īpaši netais, tad tajos video es redzēju, ka viņiem ir tādas ļoti interesantas bremžu trubiņu atslēdziņas. Šādas. Tātad šī atslēdziņa, es mēģināšu, kurai jau man vajadzēs 9 un 10. Kura tā ir? Reku, 10, 13, jo man ir 10 atslēdziņi. Nu vienalga. Redzat, viņām ir savalkama skrūve. Un līdz ar to, teiksim, manā gadījumā, labi, viņas tāpat būtu novērts tās bremžu trubiņas, ja, šeit. Jo tā kā tur bija ieēdies, tur bija vispār, tā kā es nezinu, sakaucējies, salodējies kopā, ja, tur varēja darīt, ko gribi, un tāpat tās nebūtu varēts dabūt vaļā. Par to runājot, dabūju tādu interesantu šteli. Tā, kur viņi var attaisīt. Varbūt kādam arī kādreiz noderēs. Un maksā jau gan viņi diezgan dārgi. Plaukta cena ir 71,70. Tā nenāk ārā. Nu. Pēc stingri. One eternity later. Ir šitāds. Bremžu valcēšanas, ja, komplektiņš. Ļoti izskatās kompakts. Tieši tam, kam man tas ir vajadzīgs. Re, kur ir rokturīts. Pa galu ieliekās trubiņi. Te palaiž skrūvs vaļā ieliek trubiņi. Re, kur līdz atzīmēm. Uz galu skrūvē valcējamo. Un tādā veidā uzvalcē. Tas ir tāds, bez mazliet kā muļķa drošais. Man bija arī kaut kur
Rekur, es viņu atradu un sakomplektēju. Šitas ir tāds tā kā standarta valcējamais, bet šis ir tāds, nu kā lai pasaka, garantija, ka tiešām tu taisni, smuki, vienādi novalcēs. Es viņu arī izmēģināšu, jo es saku, tagad es ieprasēšu to buksi, lai plaukti ir salikt, ieprasēšu augšējā plauktā bukses, jo to es tikai pēdējā reizē izjaucu un vietā neieprasēju neko. Un tad es ķeršos paskatīties, kā man sanāks novalcēt tās trubiņas. Ārā kaut kāda vētra laikam ir. Labi, ka man ir forši garāži, kur pastrādāt. Te es esmu tik tālu. Ir savilkti, tā pamēģināšu kaut kādu gaismu ieslēgt. Tā. Te es esmu tik tālu savilkt, ir bremžu trubiņi, ir savienojumi un uzlikt šļauka. Un otrā pusē es uzliku jau augšējo plauktu un tizlā vietā savienojumi, bet nu vismaz tik tālu ir. Apakšēju arī pieskrūvē. Baigi filmēt negribās to procesu, jo es reāli čakarējos. Nevis es normāli skrūvēju, bet es visu laiku čakarējos. Bremžu trubiņas es vispār pirmo reizi lieku. Starp citu, šitas komplekts ir vienkārši afigēnijs. Tiešām tik viegli valcēt. Es pirmo reizi valcēju un tur nevar neko nepareiziņā izdarīt. Tas ir tiešām baigi labi. Nu jāliek tālāk, es nezinu, cik es ilgi šovakar strādāšu, ir jau pusē 9. Tāds bišķiņ besīts arī pēc dienas ir, es domāju, ka es rīt vakarā arī varētu pabeigt. Nu, lielos vilcienos droši vien plaukstus saskrūvēšu. Var jau būt, ka mehānisko daļu es arī šovakar nu es izdomāšu. Nu tad jau redz. Man ne? Jā. Tātad, es ieliku vakar Instagramā storiju, kad esmu samainījis bremžu trubiņus ar šiem starp savienojumiem. Izskatās baigi skaisti un pats baigi priecīgais. Un pirms tam es savam kursbiedram prasīju, kā, šitai starp savienojumi, ja? Kā viņi pareizi strādā? Viņam jāvalcē trubiņi, nav jāvalcē. Es neesmu viņiem nekad strādājis, es īstā nevarēju saprast. Un viņš saka, ka nē, šiem nav paredzēts valcēt, bet es tev neieteiktu viņus izmantot, jo viņi ir diezgan lieli sūdi. Es domāju, nu labi, es esmu iesācis strādāt, es nemainīšu, jo, zin kā, citreiz cilvēkiem katram ir savs viedoklis, varbūt šoreiz viņam, teiksim, viņi nepatīk, varbūt man sanāks izmantot. Un pēc tam no Instagram man uzrakstīja vēl viens žeks, un viņš saka, šitos es tev toči neieteiktu izmantot, ja viņi ir baigies sūdi. Un es beigās pie sevis domāju, tas jau ir 2 cilvēki, ja, kas tev saka, tie nav labi savienojumi. Kad labie savienojumi ir šie te, kuriem tu liec starpā trubiņai tu valcē galu un tad viņi savieno kopā. Kad tas esot tas īstais un pareizais, ja, ka tu ir jāliek. Un, tad bez variantiem es aizbraucu nopirku šos te savienojumus, jauc ārā vecos savienojumus, bet šovakar man nav vairāk laika neko darīt. Šodien tad saspringa diena sanāca un garāžā es neko nevarēju baigi pastrādāt, bet es domāju, ka ja rīt nemainīsies nekas drastiski plānos, es rīt viņu salikšu. Ko, esat sveicināti sestdienā? Šodien mans uzdevums un lielākā vēlēšanās ir beidzot pabeigt šo. Es tiešām esmu nobriedzis to izdarīt, un par cik es ļoti maz filmēju to, ko es daru, es izlēmu nedaudz papilmēt to, ko es daru. Tātad es iesāku jau ar to, kad es uzvalcēju to pareizo trubas savienojumu šajā pusē un arī otrā. Arī otrā viņš ir uzvalcēts. Tagad, kas man ir jāizdara, man ir jāuzvalcē gali, kas savienosies tātad ar šļauciņu un pašu augšu. To es tad arī mēģināšu uzfilmēt. Viens gals, es te nedaudz pacūkojos. Standarta gals, ko tu vari novalcēt, ir šis, un otrs ir šāds. Te es pa daudz zīli laikam ieliku. Es gan nezinu, kur īsti šitāds nāk, bet ja arī grib var šādu, un var arī šādu. Fokus. Ieliekam līdz parādītai atdurei, kas ir šeit. Savelkam skrūves.
Nesalūcam trūdiņu. Ņemam galu, iemērcam smērītē nedaudz. Vai beig daudz. Uzskrūvējam. 17 atslēdziņu. Kaparniece jau valcējās vienkārši pa feino. Tā metāla trubiņa bija ļoti cieta. Hops. Un voilā, gatavs. Noslaukam smēriņu un apskaties, nu vai nav skaists. Nu, fokus. 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 Ir šitāds. Tā man jāizdara ir ar vēl vienu, un tad es būšu gatavs strādāt tālāk. Nu, ko abas puses ir salikts, savilkts arī šļauciņas, ielikts ir vietā, kur ir stiprinājums. Otra puse arī. Liekas, ka būs labi. Cerams, jau kā apskatē derēs. Nu, galvenais, lai nekur nesulot. Ja nesulos, tad jau viss arī derēs. Nu ko, vakar nesenās pafilmēt update, šodien jau ir svētdien. Knapi ar grūtībām tiku atnākt uz garažu, jo, zinat, kā svētdienā jau teorētiski kādai brīvdienai arī ir jābūt, bet stāsts ne par to, stāsts ir par šito aparātu. Ko es par viņu varu izstāstīt? Ja man likās tāds, nu, čakars ar tām bremžu šļauciņām, ja zin, kā nav darīts, kā viņas salikt, kā savienot, kā savilkt, ko labāk, kas sliktāk, tad es nezinu, kā es to varētu pat apzīmēt pareizi. Ne, nu, pats es zinu, kā to var apzīmēt, es nezinu, kā to apzīmēt, lai tas izklausītos sociāli pieņemam, teiksim tā, ja. Tādu mīlestību es nebiju nodarbojies, kā ievietot žigulim vietā atsperi. Tas bija vispār kaut kas no fenomenāli, pasakaini, brīnišķīgi, maigi sakot, jo es to vispār visu labprāt pateikt necenzēt, bet to jau nedrīkst darīt. Tātad šai te pusē man vakar aizņēma uzstādīt šo te atsperi 3,5 vai 4 stundas. Neatceros. 3,5-4 stundas. Šai pusē šodien, es nezinu, kādu stundu esmu pa garažu, šeit es viņu saliku 25 minūtēs aptuveni. Noteikti rodās jautājums, kāpēc tā. Es to pastāstīšu, kāpēc tā. Jo tie inženieri, kas tajos gados ražoja un plānoja, projektēja piekari, nu vismaz pēc video es tā skatījos, ir speciāls atsperi savilcējs žigulim. Ja? Viņš iet te pa centru, smuki savelk atsperi, ieliec viņu vietā, nav nekādas problēmas. Ar šiem, kas ir mūsdienīgie, tev jau viņas nav kur ielikt. Iekšpusē tu nevar ielikt, jo pinums neatļauj un neiesēžās sēžās. No ārpuses atkal nav ielikt kur. Varat paskatīties man tuning dizainu, ja? Oriģināli viņi bija nu, kaut kas šitik garš. Un šitas ir garākais. Otrs ir šāds. Un tikai tad, kad es kādas stundas 3 dizainēju šos te savilcējus, lai viņi derētu atspērēm, plus saprast, kurās pozīcijās viņas pareizi ievietot, jo visur nevarēja likt tā, kā tu vēlies. Ja tu no ārpus ielikt šai pusē, tev traucēs stabilizators stieņu vietai. Ja tu liks no otras puses, ok, kur pielikt otru, tad es sapratu, ka to var likt no aizmugurs. Arī tīri ok, tātad viens te, otrs no aizmugurs, vēl pēc tam apgriezts otrādāk. Un tāpēc šodien man tas aizņēma tikai 25 minūtes ar visu amortizatoru ievietošanu vietā. Vakar tās bija 3 vai 4 stundas. Nu, ko ir pirmdienas vakars, atkal esmu garažā. Mēģināšu pastrādāt. Cik tālu tikšu, nezinu. Katrā ziņā sākšu tagad ar stūras pirkstiem, kamēr te vēl brīvi tiek klāt. Un tad ķeršos klāt pie statnēm. Salikšu klāt statnes. Un gan jau, ka šovakar daudz maz tālāk tikšu.
laiks atskaitēji. Cik tālu ir kaut kas padarīts. Tā. Jā, paņem gaismi. Sarāk. Neredzēsiet. Nu, izskatās te šitā. Viss statens, viss ir saskrūvēts, viss ir savilks, un skrūs man pēc tam gan jāpārvelk drošības pēc, bet tik tāls te viss esmu salicis. Otrā pusē tieši tas pats. Un tālāk, ko es gribu darīt, es gribu salikt, suportiem samainīt klučus, es viņus daudz maz patīrīju, samainīšu klučus, un tad jau ēlēk uz suportu, jāskatās, varbūt par šovakar atgaisošu bremzes, it kā jau nekas tāds vairs nav palicis, lai to izdarītu. Nu ko, laiks atkal atskaitē. Jūs noteikti, Noteikti redzējāt, kā es mēģināju izjaukt suports. Viss būtu bijis labi. Tapas es beigās ārā dabūju. Visiem 4. Otram suportam viņas labāk iznāca ārā. Bet viņiem abiem, nu varbūt vienam tikai nav, bet vienā pusē, bet tur ir pamatīgi ieēdušies virzulīši. Nu, nav jēga viņu samest kopā, jo, nu, tai vienā pusē tas ir pilnīgs čau, viņš ir, nu, pilnīgi mierā, pilnīgi mierā. Un tie pārējie arī nevar saprast, viņi kustās vai nē. Tur ir jāpameklē, jāpaskatās, laikam jāpērk jauni. Vai no visiem korpusiem, vai tikai paši virzulīši, bet, nu, kā tu to virzulīt ārā dabūsi, ja ņems un izlauzīs. It kā tas tāpat īsti neies krastā, man liekas, un pameklēšu, cik es tur maksā, un laikam būs jāsūta vienkārši jauni. Neredzu vispār jēgu. Jo var jau redzēt, viņi visi te ir pilnīgi ieēdušies. Nu, lai ir kā ir. Katrā ziņā vismaz tik tālu es esmu salicis, to jau es rādīju. Ja nu vajag, tad es vismaz tagad varu žiguli izdzīt ārā no garāžas, un viņš ir kustināms, pirms tam viņš bija nekustināms. Bet nu šitā gan ir škrobjā. Jāiet, tagad es visticamāk iešu iekšā, paskatīšos, cik kas kā maksā, cik ilgi būtu jāgaida uz detaļām, jo nu nav jēga salikt, ja nav salikts tomēr kārtīgi. Labi. Hei, sveiciens garāžā. Ir 7. novembris piekdiena, un es atnācu uz garažu saskrūvēt žigulu kopā un izdzīt viņu ārā, lai garaža man ir brīva un tukša un netraucē man kaut kādiem citiem darbiem, kas man tāpat ir diezgan daudz. Ar suportiem ir tā, ka tos te blokus jaunus var dabūt, viņi nemaksā dārgi, bet viņu vienkārši nav. Tā ir problēma, ka nav pieejama. Rezervsdēļ kā tāda ir, viņi tur maksā kapeiks, reāli kapeiks, bet viņi nav pieejami. Es zvanīju uz Rīgā tas žiguļu rezervsdēļ veikals, kas ir, un tur viņi ir uz vietas, bet es uz Rīgu tuvāko nedēļu pavisam stabili nebraukšu. Iespējams, ka nākamnedēļ piekdienā aizbraukšu, iespējams, vēl nezinu. Bet tā ir vesela nedēļa, tāpēc es žigulu pagaidām dzīšu ārā. Un pieskrūvēšu ratus, izdzīšu ārā un satīrīšu, kas man te viss ir bardaks no šī te visa. To es, protams, nefilmēšu, tas nekas interesants nav, tā kā priekš jums tas ir varbūt tās tikai viens kadrs, man tā ir atkal vesela nedēļa, kamēr sagaidīšu detaļas. Labi, atskaitījies esmu. Hei, es man liekas kādas nedēļas 2 neesmu rokās turējis kameru. Bļāviens tik nepierast ir atkal filmēt. Es neesmu filmējis pat nekādas, ne sociāliem īsti neko. Tā teikt, vispār tiešām nekas nav filmēts. Atkal ir neierasti ņemt un sākt kaut ko filmēt. Tik īsā laikā jau no tā visa var atrast. Ko es ar to visu vispār gribēju teikt? Es jau esmu samontējis 2. epizodi žiguļu remontam.
tā teikt, gandrīz samontējis. Un es sapratu, ka viņa patiesībā ir tāda, nedaudz pliekana. Šis tas kaut kas tomēr nedaudz pietrūkst, lai viņi būtu līdz galam, tā teikt, otrā daļa remonts. Kas pietrūkst? Manuprāt, tas ir pabeigt bremzes. Ja tā piekaras daļa, tā teikt, lielākais tas remonts, ko es darīju, viņš nav pabeigts, tad es uzskatīju, ka nav vērts ātrāk to epizodu laist ārā. Un tieši 2 nedēļas, man liekas, ka 2 nedēļas man pagāja, kamēr es tiku pie rezerves daļām. Viņas ir šeit maisā. Pēc mirkļa parādīšu. Supports šeit. Es esmu mērcējis jau kādu nedēļu vai vairāk dīzelī, soļķī, lai kārtīgi atkožās visas skrūves, atmirkst, lai noēdās liekā rūs, jo dīzels ir eļains. Un man liekas, ka ir ok. Viņā tomēr detaļas pamērcēt, pirms tu gribi ar viņām darboties. Tagad es izcelšu viņas ārā, lai iz lupatiņas notekās liekais soļķis. Tā, tas ir. Un varam ņemt maisiņu un parādīt, ko es esmu sapircis. Tad sākam. Pirmām kārtām abām pusēm jauni bremžu supporti. Pilns komplekts ar jauniem blīvslēgiem, jauns alumīnija korpus, jauni virzulīši. Abiem supportiem pa jaunām trubiņām. Laikam bišķiņ vēl formi jāpieloc, bet mazākā bēda. Tad es esmu dabūjis. Vizuāli gan izskatās, ka nederēs. Vizuāli. Var jau būt, ka tā nav. Es neesmu piemērījis, es tikko tās detaļas dabūju un neesmu pat notestējis. Man motora telpā drošinātāja kastē nebija vāciņš. Un pat cik es biju Rīgā Žiguļu veikalā, kas atrodas Lienas iela 2, ja nemaldos, tad es pie reizes tomēr, tā teikt, es turien aizbraucot, parjautāju par šo te vāciņu, tas viņiem bija, nopirkt. Patiesībā nezinu, cik viņš maksāja, bet, tas laikam nebūtu tas. Un vēl viena lieta, kas, ja reiz es tā teikt, uz to veikalu bija aizbraucis, viņi bija jānopērk. Un tā ir, atcerieties, pirmā epizodē, ko es mēģināju salabot. Jauns aizdedzis komplekts, teiksim tā. Maksāja viņš 15 eiro ar kaut ko. Viens šis te supporta daļa viena maksāja 16 eiro. Tātad viss ir jauns ar visiem nipeļiem. Viss ir skaists. Un atliek tikai samontēt virsū uz supportu. Tā, es esmu to supports kronšteins notīrījis, satīrījis. Domāju, ka tagad var iesmērēt un likt ietā jaunos supports. Kas ir vienīgā problēma? Man nav smērējamais varas smērs. Man ir tāds varas smērs, kas ir pūšams, bet man personīgi liekas, ka viņš nav labs.
viņam tas varas mērs tur daudz nesanās. Tāpēc es vienkārši paņemšu ar solidolu. Iesmērēšu tās vietas, kur ies vietā suports, lai tomēr labāk ir kaut kas nekā nekas. Vajadzēja pasūtīt arī jaunas tās te padīklas. Es, godīgi sakot, es patiesībā aizmirsu. Mēģināšu viņas nedaudz atrestaurēt. Tik tāli ir. Tagad paņemšu smēru, sasmērēšu kluču vietas, lai labāk staigā. Hei, ir nākamā diena, es esmu apakaļ garažā. Žiguls arī ir iedzīts iekšā, uzstutēts uz stutēm. Bija pa dienu aizbraucis pakaļ benzīnam, pielēja to. Ļoti iespējams, ka vakar viņš tur kaut ko raustījās, tāpēc, ka bija tiešām beidzies benzīns. It kā jau degvielas tas dačiks rāda, bet jautājums, cik viņš rāda pareizi. Piereiz, dēļ tā, ka es īsti nesaprotu, ko viņš tur rāda. Es izdomāju, ka jāieliek starpā, es jau sen to gribēju ielikt starpā degvielas filtriņu, mazo, šo te. Tam, kam bija jābūt 2 minūšu darbam, sauksim viņu tā, 2 minūšu darbam, man izvērtās atkal pa piedzīvojumu, kurā bija mazliet jāpastreso, jo tā pirmkārtām, kur man palika, pirmkārtām mainot filtriņu, stumjot iekšā šo, es nolauzu galu. Tiešām vispār bez spēka, tur spēks vispār nebija. Es stumjot viņu salauzu. Tātad, kas tas bija pa sūda filtru? Ātri dabūju skriet pakaļ
jaunam filtram, jo viņam sanāk, ka degvielas sistēmā ir tāds spiediens, ka viņš visu laiku dzīna ārā degvielu. Un tur nebija variantu, viņš, kā lai pasaka, visu laiku tur pludoja. Nopirka jaunu šo, un nākamais, kamēr es mēģināju uzlikt šo filtriņu, vecā šļauciņa, šī te, kas bija, tāda kā oriģinālā, viņa bija te pārspiedusies un atkal pludoja garām degvielu. Laikam jau, kā lai pasaka, pat vienkārši darbs citreiz nevar iztikt bez piedzīvojumiem, vienkārši vāks. Labi, tas tā pa filtriņu. Nākamais, laikam jāpiemēra drošinātāja vāciņš, ko es nopirku Rīgā. Zin, kā man savādāk te vāciņš nav, vajadzētu tā kā uzlikt. Baigi der, vai ne? Paldies, veikals! Jā, lielajam drošinātāju vākam, jā, šis ir īstais. Bļāņas, kā es vispār pat veikalā neiedomājos? Nu labi, es jau nebiju līdz klāt labu brīdi. Stulbums. Es pieļauju iespēju, kad iznāks ārā šis te remonta video, es nebūšu nekur to vāku atradis. Tad, ja nu jums kādam viņš ir pieejams, tātad šis ir 5. žiguls, 87. gada, jā, 21053 modelis. Ir šāds vāks kaut kur pieejams. Es nezinu, es pieļauju iespēju, ka no 7. un no kādiem citiem modeļiem arī varētu derēt. Laipni gaidīšu piedāvājumus un es viņu noteikti nopirkt. Labprāt. Labi, tas ir tā. Nākamais. Vakar liekot supports, es atcerējos, ka es neieliku te starpā saucamās šplintas, jā, atdurītas, jo savādāk viņš var izkrist ārā un šplintēm ir jābūt. Oriģinālās šplintas man vairāk nav, jo viņas bija tā ieēdušās, kad, raujot nost, viņas vienkārši sadrup, tur nebija varianti. Pati tā te tapa, viņa ir tik cieta, ka urbt viņā nevar. Viņa nevar saurbt, viņa ir nenormāli cieta. Tad mans variants ielikt kaut ko no tiem materiāliem, kas man ir esošies, neko nevarēja ielikt, jo viņi visi bija par eseni. Tas urbumiņš ir tik maziņš, ka viņam nekas negāja cauri. Bet es jau dažreiz izceļos ar diezgan labu atapību. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Un? Zinat, kas ir šis? Šis ir foršs materiāls, kas ir lokans, tomēr tā pašā reizē diezgan arī izturīgs. Un no viņa tapa 4 tapiņas, šplintas, kā viņas tehniski varbūt pareizi saucās, atdures, jā. Tas ir darīts. Starp citu, pa dienu braucot pēc degvielas, es atcerējos, ka es neieliku vienas citas tapiņas atperes supportos. Šīs te, kas nāk klučiem. Ieliks šos, un tad es domāju, ka nākamais, ko es izdarīšu, pirms es ķeros klāt pašiem supportiem un uzlikt uz mašīnas, es uzlikšu un piemērīšu, vai man vispār der aizdedz atslēgas tas bloks. Jo šodien arī vienā brīdī bija tā, ka es viņu gribēju darbināt un man ieķērās un atkal dabūju tur ļurkāt un es negribu čakarēties. Tur 2 skrūvītes, 1 mēlīte, viņš ir ārā un viss es viņu ātri samainīšu un nav jāčakarējās. Tā, tas arī ir samainīts un tagad strādā normāli. Tas te vecais, lai, paliek piemiņai. Tā liekam virsū supports. Skatīsimies, kas sanāks. Non-drip on a hood, chrome grin with a go-to grin. Baby hair, sherry gloss, hand steady on a sway wheel. Calm in my own film. Torque talk, cam chop, whole block, know the airflow in. Dashboard glowing my brown skin. Midnight halo on a 10, low and slim. Stands down low, mama sit low too. Tuck that rim, I tuck that pain I've been through. Front lip kissing on the ground when I cruise. When I cruise, yeah, I stands down low. My voice still rise, still rise down low. Shorty from the east side, grew up on bus routes and miss routes. Now I'm at route
thoughts on a laptop. Got no charge zoomed in. No doubts, no doubts. Catalytic gon' flow open, heart open when the boo shout. They said, girl, that's a man thing. I turn a ratchet to a damn crown. Stand out and smell a 5W30 nails still cute in the grease. Every bolt that I break free feel like one more chain on me release. Stands down low, mama said low to talk that. Laikam ir. Abās pusēs saskrūvēts, salikts, sastiprināts. Šplintis arī sasists uz uzgriežņiem. Tas nozīmē, ka var tagad mēģināt gaisot. Aiziešu pēc sava aparāta. Speciāli, var teikt, ka speciāli dēļ žiguļi, bet arī manai ikdienas mašīnai vajag tā kārtīgi atgaisot bremzes, un ar pedāļu spaidīšanu, man liekas, tā īsti līdz galam tomēr nepietiek. Un es iegādājos vienu aparātiņu, nemaksāju dārgi, neatceros 20 kaut ko eiro. Aiziešu viņam pakaļ un parādīšu. Izskatās viņš šāds, komplektiņš. Ņemam ārā pakojam. Neesmu pats vēl paskatījis nemaz, kāds tad viņš īsti ir. Tātad es pareizi sapratu, ka šis tiek pieliets ar eļļu un skrūvējās pie bačoka saucamā tvertnes. Nu, šis būs pats pumpējamais. Un te ir visādi adapterīši, vēl uzgalīši. Tā, kas tukšs vairāk nav. Kur instrukcija? Nav nekā. Virsū kaut kāds QR kods ir. Pamēģināšu paskanēt, paskatīties, kā viņš īsti pareizi darbojās. Viņš kaut kā mehāniski. Es domāju, ka viņam jābūt kompresoram klāt, viņš nebija mehāniski. Labi, pačekošu un tad jau rādīšu darbībā. Tā, nezinu, cik man izdosies te labi parādīt, bet doma ir šāda. Tātad ir bačoks, kas ir pilns ar bremžu šķidrumu, tad, kad tiek iztukšots tas. Un šeit ir pats pūšamais, kurš tātad pieslēdzās pie kompresora. Šito spraužu galā nipelim. Cer, ka neredz. Nipelim. Un spiežot, tad ņem un gaiso. Nu, es pamēģināšu kaut kur palikt sānā. Varbūt tās redzēs, kas tur izdodās. Nu, kaut kā tā. Tu vienkārši pūt, un viņš nāk ārā. Kaut kas izskatās maz. Labi, es tagad nefilmēšu, jo baigā skaņa ir padarbošos pats. Nu, teorētiski bremzes ir atgaisots. Teikšu godīgi, šitas aparāts baigies sūds. Viņš pirmām kārtām tā oriģinālā šļauciņa, kas nāk līdz, tu vispār viņai cauri neredzi, vai tur sūcās bremžu šķidrums vai nesūcās. Un otrām kārtām, kad tu gaiso bremzes, kas ir galvenais? Galvenais ir tas, lai tu redzi, vai šļauciņā ir burbulīši. Ja tu burbulīši neredzi, tad tu esi atgaisojis un viss ir kārtībā. Ar šo aparātu neko nevar saprast, viņš visu laiku sūc. Un viņš atgaiso, neatgaiso, sanāks tā, ka tu vienkārši uz viņu paļaujies, ka viņš atgaisos. Un tas nav pareizi. Es beigās pasaucu savu vecāko puiku un aizgāju pēc vecās sistēmas. Man bija tāda caurspīdīga šļauciņa, to te nipeli gan es no viņa paņēmu, tas tās diezgan foršs tas gumijs ir. Un vienkārši ieliku trubā, te trauciņā un pumpēju. Un tad es redzēju, kad viņš atgaisojās. Vismaz varēja saprast, jo tagad, tiešām,
pilnīgi nemazākās jausmas. Viņš atgaisojās, neatgaisojās. Kas tur vispār notiek? Es teikšu tā, ka bremzes ir pabeigts, piekarstā daļa ir pabeigta, tas vēl varbūt pāriešu pārvilkšu skrūs, nu tā, lai točin ir savilkts. Te pa priekšu es neatceros. Tas it kā viss savilkt, bet, mazums vienkārši pārvilkt ir vai nav. Un, lai viņš tā te stāv man uz stutēm, es neko vairāk nedarīšu ar viņu pagaidām. Gaidīšu, skatīšos, samedīšu tagad ziemenes kaut kur. It kā skatījos, ka Cēsīs bija sludinājumi, ka var nopirkt. Varbūt iemetīšu nākošanai bagažniekā diskus, aizbraukšu uz Cēsīm un nopirkšu tās riepas un lai viņi pārmontē. Un tad man ir palikuši vēl tādi, reālākie sīkumi, ko es zinu, kas ir uz skati jāsatais, jo skatē viņas noteikti redzēs. Un tad ir palikusi tehniskā apskate. Labi, ar to es gribu teikt, ka šī epizode ir beigusies. Gaidat nākamo un nākamajā pavisam noteikti redzēsiet iziet tehnisko apskati. Es vismaz ceru. Čau!